Labdien! Šodien mēs ar jums parunāsim par vienības riņķi un grādu attēlošanu. Aplūkosim ne tikai grādus, bet arī radiānus. Iepriekš mēs ar jums jau uzzinājām, kas ir pagrieziena leņķis un to, ka viņš var būt gan negatīvs, gan pozitīvs. Piemēram, ja es meklēju pagrieziena leņķi 30 grādu lielu, piemēram, man ir leņķis 30 grādi. Kur ir šīs leņķītes, tātad 30 grādi. Bet es varu pateikt, ka tas ir 30 grādu liels leņķis, vai arī tas ir leņķis pi dalīts ar 6. Tātad man ir divas iespējas izteikt leņķi grādos vai radiānos. Vidusskolā pārsvarā izmanto radiānus, tāpēc, lai viegli varētu orientēties gan vienādojumos, gan trigonometriskajos izteikumos, funkcijās, man vajag saprast, kāds leņķis ir radiānos un grādos. Tāpēc šodien aplūkosim, kā var pārveidot grādus radiānos un otrādi. Tātad, ja piemēram es redzu leņķi 90 grādi, es saprotu, ka leņķis 90 grādi ir šīs leņķis pi dalīts ar 2. Bet kā es vispār to varu saprast? Piemēram, paņemsim leņķi pi dalīts ar 4. Kur man ir leņķis pi dalīts ar 4. Un, lai varētu vispār izteikt šos radiānus grādos, man vajag zināt vienu ļoti vieglu noteikumu. Tas, ka ja man ir pi, tad pi ir tas pats, kas 180 grādi. Tas ir pamatnosacījums. Pi tas ir tas pats, kas 180 grādi. Tāpēc, ja es zinu, ka pi man ir 180 grādi, es varu ievietot pi vietā 180 grādus, visu pārējo pārrakstīt tā, kā ir, un tagad es ieguvu daļu. Daļu es varu saīsināt, tātad 180 grādus es dalu ar 4, un, protams, 4 es dalu arī ar 4. Šādā veidā 180 grādi dalīts ar 4, tas būs tas pats, kas 45 grādi. Saucējs man ir 1, tātad tas ir tas pats, kas 45 grādi. Jēga ir viena un tā pati. Mēs pi vietā ievietojam 180 grādus. Piemēram, man ir leņķis mīnus 2 pi dalīts ar 3. Tātad es atkal atceros, ka pi tas ir tas pats, kas 180 grādi, tātad ievietoju 180 grādus un dalu, protams, ar 3, jo man ir saucējs 3. Tagad es saīsinu, dalu ar 3, šeit būs 1, šeit būs 60 grādi. Tātad man būs mīnus 2 reiz 60 grādi, sareizinu un iegūšu mīnus 120 grādus. Tātad, ja mums vajag pārveidot radiānus grādos, man pi vietā vajag ievietot 180 grādus un tā kā saīsināt, sareizināt, tad saskaitīt. Bet ko darīt, ja mums ir doti grādi un tos vajag pārveidot radiānos? Piemēram, man ir 150 grādi. Tā, es taču atceros, ka pi tas ir tas pats, kas 180 grādi. Tātad, ko es daru? Es savus 150 grādus sareizinu ar 100, nevis 180, bet sareizinu ar pi. Un ja es sareizinu ar pi, lai nekas nemainītos, man vajag izdalīt ar 180 grādiem, jo es taču atceros, ka pi un 180 grādi ir viens un tas pats. Tā, labi, tagad man parādījās pi burtiņš, un tagad es redzu 150 un 180 man vajag saīsināt. Ko es daru? Es, protams, varu nosvītrot nulītes, tā kā es izdalīju ar 10, 15 un 18 dalās ar 3. Šeit būs 6, šeit būs 5. Rezultātā es iegūšu daļu 5 pi dalīts ar 6. Tā, tas pats ir arī ar negatīviem grādiem. Piemēram, man ir mīnus 400 grādi.
es atkal 400 grādus mīnus 400 grādus reizinu ar pi. Un tā kā es sareizināju ar pi, lai nekas nemainītos, man vajag arī izdalīt ar 180 grādiem. Svītroju nost nulītes, 40 un 18 dalās ar 2. Tātad es šeit iegūšu 20, bet šeit 9. Šādā veidā man būs daļa mīnus 20 pi dalīts ar 9. Es redzu, ka 20 un 9 dos man rezultātu lielāku nekā 2, mīnus pa priekšu, jo man bija negatīvie grādi, un tad radiāni arī būs negatīvi. Paldies par uzmanību, visu labu!